Bailes no nākotnes, neziņa, neskaidrība, iespējamās finansiālās problēmas. Bailes izgāzties, bailes, ka plānotais neizdosies, citi uzskatīs mani par neveiksminieku, izsmies, novērsīsies. Bailes attīstīties un mainīties, tas nozīmē, iespējams vairs neiederēties draugu lokā. Bailes iet pašam savu ceļu, bez tuvinieku atbalsta piemēram. Bailes riskēt nezināmās nākotnes vārdā. Bailes kaut ko nokavēt, palaist garām, nebūt lietas kursā. Ko darīt? Pirmkārt, izanalizē savu aktuālo situāciju, pilnīgi godīgi, un iztēlojies visbriesmīgāko scenāriju, kas varētu notikt, ja tavas bailes piepildītos. Otrkārt, vienkārši akceptē šo scenāriju tā, it kā tas jau būtu noticis, un tā ir pagātne. Treškārt, tagad atkal pievērsies savam uzdevumam, koncentrē visu savu enerģiju un fokusu, lai to risinātu. Bailes liek mūsu prātam lēkāt šurpu turpu un laupa koncentrēšanās spējas un produktivitāti. Turpretī notikušā akceptēšana nomierina un ļauj atkal fokusēties uz problēmas risinājumu. Deilis Kārnegijs ir aprakstījis šo metodi savā grāmatā Sāc dzīvot. Padalies ar savām domām komentārā. Esi varbūt šo metodi jau izmēģinājis? Lasi visu sīkāk par Silent Subliminal subliminal.lv mājaslapā.